Katru gadu gaidu, ka būs 3x3 un ka es satieku cilvēkus, es mēģinu pastāstīt, cik jauka tā lieta ir. To savu ģimeni iepazīst no citas puses, jo visi ir aizņemti, kaut ko mācās. Un tā nav tāda ikdiena, tā ir dabā. Un es saku, un katram ir tā vēlme kaut ko izdarīt, jo ir tā tik nedēļa, 6 dienas, un kad cilvēki jebkurā vecumā grib kaut ko jaunu pieredzēt. Man liekas, tas ir ļoti tāda iedvesmojoša sajūta visiem apkārt, jo visi grib kaut ko uzzināt, iemācīties darīt, un beigās, un kad tā izstāde, man liekas, ir jauki noslēgumi, visu, ko visi, ne tikai kaut ko praktiski izdarījuši, bet iemācījušies dziedāt, dejot, uzzinājuši kaut ko jaunu. Tas, man liekas, ir ļoti skaisti. Ir ārkārtīgi patīkami, ka cilvēki uztur to latviešu valodu. Arī jaunieši ļoti labi runā un ir gadījies dzirdēt, ka, teiksim, tā valodas prasme arī ar lieliem cilvēkiem, varbūt pieaugušiem, nav tik labi uzturēta. Un es domāju, ka tā 3x3 nometne tieši ir tas veids, kā tas viss ir noticis, kā tā valoda tiek uzturēta un saglabāta, jo veselu nedēļu mēs taisam mazo Latviju. Tas droši vien tā arī ir domāts. Pirmo reizi man iepazīstināja ar šo nometni draugi. Un es biju tieši atbraukusi no Latvijas, un es teicu, es vēl negribu tā kā dzīvot to Amerikas dzīvi. Viņi saka, tev jābrauc 3x3, tu varēsi sapildīt savas baterijas, lai tu vari dzīvot Amerikas dzīvi. Un es atbraucu, man vēl bija pavisam mazi bērni, un jā, mums ļoti patika. Tās reizes mēs ļoti iemīlējām 3x3.